Mani sauc Edgars Visanieks, un šodienas tēma, par ko mēs šodien runāsim, ir par grozījumiem pievienotās vērtības nodokļa normās, kas mums ir spēkā no šī gada 1. janvāra. Grozījumi bija labākajās tradīcijās pagājušā gada pašās beigās, decembrī, un izsludināti vēstnesī daži pat bija decembra pēdējās darba dienās. Tēmas tad piedāvāja 4. Tātad grozījumi saistībā ar pakalpojumu sniegšanas vietas noteikšanu, tad par reģistrēšanos, diezgan daudz izmaiņas ir pilnīgi jauns mazo vidēju uzņēmumu režīms, un pēdējā tēmā par dažādiem citiem grozījumiem, gan PVN likumā, gan ministru kabineta noteikumos, gan citos normatīvajos aktos. Vienlaicīgi visos šajos 4 punktos būs iekšā arī piemēri par grozījumiem un to ietekmi. Tātad nebūs atsevišķs punkts par piemēriem, bet centos ielikt visur, kur vien to varēju, šajos 4 punktos piemērus. PVN likumā pagājušā gada decembrī bija 2 grozījumi, 4. un 12. decembrī. 7. decembrī bija tikai par samazināto likmi, augļiem, ogām, dārzeņiem, par to arī mēs vēl runāsim. Visi pārējie grozījumi, kas bija likumā, tā skaitā šajā slaidā, šajā tēmā, tie visi bija 12. decembrī, kuri tika publicēti 28. decembrī, tātad pirmspēdējā darba dienā, kā jau es teicu. No kurienes ir izslēgti elektronisko sakaru, apraides un elektroniski sniegtie pakalpojumi, par kuriem līdz šim bija jāzina, vai pakalpojumu saņēmējs tos izmantos Latvijā vai ārpus Savienības. Tajās valstīs, kur ir, tā kā es teicu, Francija, Malta, kur ir dažādi sliekšņi precēm un pakalpojumiem, tad tur būs atsevišķs vēl sadalījums. Francijā apgrozījums par precēm tik un tik eiro, par pakalpojumiem tik un tik eiro. Šeit es esmu izvilcis definīcijas veidā no farmācijas likuma, kas ir farmaceitiska aprūpe. Šausmīgi arī. Visgarākā definīcija laikam, ja? Es samontēju kopā vairākus pantus no farmācijas likuma. Droši pēc semināra varat izlasīt, ja ir vēlēšanās, bet ja ne, tad tā grozījuma būtība, laikam jau atkārtošos, jo visi gan jau ir lasījuši presē, ja? Tad aptiekām ir jānodala savi ar PVN apliekamie darījumi, piemēram, dažādu medikamentu, medicīnas ierīču ar 12 vai 21% likmi, tam nav nozīmes, ja, un citu preču tirdzniecību, un tagad šie jaunie neapliekamie pakalpojumi, proti farmakoterapeitiskās konsultācijas,